Darbie draugi, labvakar! Nu, lūk, pienāca akademiskais gads, un es nolēmu tādā eksperimenta veidā padalīties ar jums arī ar tām lekcijām, kuras es parasti vadu Rīgas garīgajā seminārā. Kamēr pieslēgsies visi tie, kas vēlās tajās ņemt dalību, es mazliet paskaidrošu jums šo lekciju konceptu un arī mazliet paskaidrošu to, kāda veidā tas norisināsies, un varbūt arī būs iespēja mums arī kaut kādā veidā veikt kaut kādas interakcijas, jo noteikti jums ir kaut kādi jautājumi, un es vēl joprojām esmu tādos meklējumos, kā lai varētu to atrisināt, lai šī interakcija tiešām nebūtu tikai no manas puses. Katrā ziņā es ceru, ka skaņa iet, ja gadījumā neiet, tad uzrakstiet, jo ja translācija notiek no mana telefona, tad tādā gadījumā noteikti es redzu, kas tiek rakstīts, un arī pēc tam, kad šī translācija beigsies, katram no jums arī būs iespēja apskatīties to ierakstā, jo tas būs arī atsevišķi salikti, šis lekcijas būs atsevišķi saliktas tādā playlistā, kā tas būtu latviski, pat nevarētu pateikt, playlist, jā, angliski, un lai tas viegli būtu atrodamas arī nākotnē. Jāpasaka, ka šīs lekcijas pirmo reizi lasu tieši latviešu valodā ēterā, kaut arī normāli es parasti tos vadu latviski. Un es domāju tā, ka mēs nodarbosimies kādas 40 minūtes, varbūt 45 minūtes, lai mēs nepiekustu, bet, protams, neesam ierobežoti pēc laika. Vienīgi, ja gribēsim iet gulēt, tad jau noteikti būs jāslēdzas nost. Un šīs lekcijas noslēgumā, ja būs kaut kādi jautājumi, kurus jūs gribēsiet uzdot, ņemot vērā to, ka es jūs nedzirdēšu, jums būs iespēja uzrakstīt šos jautājumus. Lūdzu, nerakstiet tagad, jo tik un tā šie jautājumi aizies krietni uz priekšu, un es negribēšu arī šajā telefonā līst un tagad attīt šos visus jautājumus. Protams, to visu, ko jūs rakstat, es redzu, nevienmēr esmu spējīgs ātri norēģēt uz to, kas tika uzrakstīts, bet katrā ziņā, ja jums ir kaut kādi jautājumi vai radīsies jautājumi šīs lekcijas gaitā, tad jūs varēsiet piefiksējiet pagaidām uz papīrīša vai galvā vai prātā šo jautājumu, un pēc tam īsi jūs varēsiet šos jautājumus uzdot, ja es varēšu, un ja es paspēšu, es varēšu atbildēt. Ja nē, tad nē, gan jau kādreiz būs iespēja satikties kaut kādos citos apstākļos. Ok, noteikti pieslēdzās visi tie, kas vēlas, un sāksim ar pašām lekcijām, ar pašu šo konceptu. Es vēlos jums nodot visas tās zināšanas, ko es pasniedzu Rīgas garīgajā seminārā, bet es centīšos to darīt mazāk akademiskā veidā, vairāk mēģināšu to izdarīt tādā populārākā veidā. Protams, ka visu, ko es jums stāstīšu, es mēģināšu arī skaidrot ar piemēriem, ja tādi piemēri būs adekvāti. Mēģināšu to skaidrot pēc iespējas vienkāršotā valodā, ne jau tāpēc, ka es uzskatu, ka jūs nesapratīsiet, bet vienkārši, lai tas būtu vieglāk, pateiksim tā, gremojams materiāls, lai nevajadzētu daudz domāt. Jums, atšķirībā no seminaristiem, ir daudz lielāka brīvība, jo neviens no jums negribēs arī atjautāt vai veikt kaut kādus testus vai eksāmenus no tā, kas būs šeit pateikts. Noteikti daudz no jums zināt, ka kurā gadā es jau tagad neatceros, es apskatīšos, bet pāris gadus atpakaļ, 22. gadā, es biju izdevis šo grāmatu, šīs lekcijas arī grāmata veidā, Ievads garīgas dzīves teoloģijā. Cik man ir zināms, diemžēl tirāža jau ir izsmelta, man pašām personīgi palika viens vienīgais eksemplārs, un lai
kā es negribētu, es nevienam vairs nevaru to uzdavināt, jo tas ir pēdējais, kas man ir, un vismaz pa vienam eksemplāram no visām tām grāmatām, ko es esmu izdevis, es gribu paturēt sev. Bet katrā ziņā noteikti, ja jums ir šī grāmata pieejama, tad šis teksts, kas ir šajā grāmatā, viņš būs kā labs papildinājums tam, ar ko mēs nodarbosimies. Bet šeit jāatzīst, ka šajā grāmatā ir kaut kādas lietas, kuras jau ir novecojušas. Kad mēs runāsim par tām lietām, es varbūt arī par to vēl minēšu, bet drīzāk tas ir grāmatas beigās. No otras puses, tas pamats šīm lekcijām, viņš īstenībā ietverts šajā grāmatā, un kad es studēju Romā sava laikā, tad man bija liels pluss, ka man nevajadzēja rakstīt kaut kādus konspektus, jo 95% no tiem profesoriem, viņi mums teica tā. Man ir lekcijas, man ir tāds un tāds priekšmets, un par to es esmu uzrakstījis grāmatu, un šo grāmatu jūs varat iegādāties grāmatu galdā. Jums arī, kā maniem studentiem, būs atlaide 10%. Faktiski profesori reklamē savas grāmatas. Man ir tas komforts, ka es vairs nevaru reklamēt šo grāmatu, jo vienkārši tirāža ir izsmelta. Ja nu gadījumā kalaraksti gribēs šo tirāžu atjaunot, tad varbūt mēs varēsim to izdarīt, bet uz doto brīdi man pagaidām arī esmu ar līdzekļiem mazliet ierobežots, lai šo tirāžu papildināt vai piedrukāt klāt šos eksemplārus, jo priekšā man stāv vēl citi izdevumi sakarā ar citu grāmatu, tāpēc pagaidām tā, kā ir. Bet ir viena izeja no šīs situācijas. Ja gadījumā kāds no jums vēlas saņemt skriptus no šīm lekcijām, skriptus, kurus es dodu seminaristiem, jūs varat man Facebookā uzrakstīt privāti vai varat uzrakstīt privāti uz e-pastu, kas ir pieejams Katolis LV vai Rādiecēze LV, Vocatur Inbox LV, Vocatur Inbox LV, un es privāti jums varu nosūtīt šīs lekcijas, šo linku, kuru es arī ieliku failiem LV, un katrs no jums varēs nokačāt šīs lekcijas, lai jau pielādēt savā datorā, lai jums šīs lekcijas būtu, lai jums būtu skripti. Kāpēc es esmu par skriptiem? Skripti tas ir piezīmes, ko pasniedzējs dod studentiem. Kāpēc es esmu par skriptiem? Es esmu par to, lai studentam uz papīra būtu uzrakstīts tas, kā es to gribēju pateikt, nevis tā, ka students to dzirdēja un saprata. Jo brīžiem tas notiek kā tāds salauztais telefons. Un mana pasniedzēja pieredze liecina par to, ka bieži vien students mazliet iemidzis, domā par kaut ko citu, nesadzird, ko pasniedzējs pateica un pieraksta pa savam, un pēc tam zin nepareizi. Tāpēc arī studentiem ir tie skripti, un arī to, ko es vadīšu, arī šeit būs no tiem skriptiem, ko es arī nododu studentiem. Tā kā, ja kāds gribētu šos skriptus iegūt, lūdzu uzrakstiet man privāti, un es došu linku, lai katrs, kas vēlas, varētu šos skriptus leju pielādēt. Es nedodu šo linku publiski, negribu to publicēt, vienkārši, lai nekačātu tie, lai šīs lekcijas nekačātu tie, kam tas nebūs vajadzīgs. Bet privāti varat uzrakstīt, un es to obligāti jums nosūtīšu. Ok. Pēc tik gara ievada, piedodiet, bet tas bija vajadzīgs, lai mēs saprastu, kas notiek. Mēs pāriesim tieši pie pirmās lekcijas, parasti tā ir tāda ievad-lekcija, un, ja jums radīsies jautājumi, lūdzu pataupiet šos jautājumus līdz šīs lekcijas beigām, un pēc tam ātri, ja gribēsiet, varēsiet uzrakstīt komentāros, kas arī parādās man šeit. Es ceru, ka tas arī parādīsies, un ja būs jautājumi, tad es arī mēģināšu uz tiem atbildēt. Tā kā tie, kas skatās šīs lekcijas online, nevis ierakstā, tiem ir liela privilēģija vēl pamēģināt kaut kādā veidā ar mani pakomunicēt. Ok, tātad pirmā lekcija – garīgas dzīves teoloģija. Un šī lekcija saucās, kas tas vispār ir, vai tā ir vispār zinātne. Pamēģināsim sākumā pieiet pie teoloģijas kā pie zinātnes un uzdot jautājumu, vai tiešām tā ir zinātne. Jo, piemēram,
matemātikas vai fizikas vai citu egzaktu zinātņu pārstāvji noteikti pateiks, ka teoloģija nekādā gadījumā nav zinātne. Ja? Un pastāv arī ļoti liels skepticisms attiecībā uz to, vai teoloģijai kā tādai būtu jābūt universitātēs. Vai gadījumā tas nav tikai tāda cieņa pret pagātni, kad universitātēs bija tikai 3 fakultātes – teoloģiska, juridiska un medicīna. Jā, bet pašlaik tagad šo fakultātu, protams, ir krietni vairāk, jo zinātne attīstījusies. Vai gadījumā nevajadzētu teoloģiju izslēgt no vispār zinātņu saraksta? Pamēģināsim atbildēt uz šiem jautājumiem. Uzreiz gribu pabrīdināt, ka, protams, ka es šo jautājumu ļoti vienkāršoju, un tas, ko es pateikšu, ar to ir iespējams diskutēt, un īstenībā šī diskusija viņa ir bezgalīga, jo katrs arī zem vārda zinātne saprot kaut ko savu. Kad es studēju Daugavpils universitātē vēstures fakultātēs, jau nesaukšu vārdā, bet viens no profesoriem pat teica, ka arī vēsture nav zinātne, ja, jo par zinātnēm viņš uzskatīja tikai egzaktas zinātnes. Bet, mēs paskatīsimies mazliet no citas puses. Tātad, uzdosim sev jautājumu, kas tas ir zinātne. Pirmais, pie kā būtu jāvēršas, tas ir kaut kādas enciklopēdijas, skaidrojošas vārnīcas, un tāpēc es jums došu arī zinātnes definīciju, kuru pasmeļu arī no vienas no skaidrojošām vārnīcām. Tātad zinātne, kā tāda, ir cilvēka darbības sfēra, kuras mērķis ir izstrādāt un sistematizēt objektīvas zināšanas par realitāti. Tātad, jebkurā sfērā, kur ir iespējams iegūt zināšanas, tās sistematizēt, pārbaudīt, jeb verificēt, kā arī izklāstīt, izmantojot valodu kā komunikācijas līdzekli, mēs varam saukt par zinātni. Tā ir tā definīcija, ar kuru mēs arī mazliet strādāsim, jo tiešām mēs nevaram saukt par zinātni tādu darbības jomu, kur nenotiek zināšanu iegūšana, kur nenotiek pasaules vai fenomenu, plašāk ņemot, izpētīšana, verifikācija, pārbaudīšana, aprakstīšana, sistematizēšana un arī šo zināšanu tālāk nodošana. Gribu pievērst uzmanību arī tam jēdzienam, kas tiek izmantots objektīvas zināšanas. Šeit zem šī jēdziena mēs saprotam, ka objektīva zināšanas tā nav personīga pārliecība, bet tā ir realitātes verificēšana. Tas nozīmē, ka tas nav kontakts ar manām fantāzijām vai ar manām iedomām vai ar maniem uzskatiem, bet tas ir kontakts ar realitāti. Protams, ka René Descartes šo kontaktu mazliet lauza, ja, ar savu pieeju, ja, ar savu slaveno es domāju, tas nozīmē, ka es eksistēju, bet par visu pārējo es neesmu pārliecināts, vai tas eksistē. Bet tomēr mēs paliekam mazliet tādas holistiskajā paradigmā, un pieņēmam, ka aksiomu, ka realitāte patiešām eksistē, ka viņa nav tikai mūsu iedomas. Un līdz ar to, ja mēs runājam par zināšanām vai par objektīvam zināšanām, tas ir zināšanas par realitāti. Tas, ka jūs mani redzat tagad, tas, ka šīs lekcijas tiek translētas, tā ir realitāte, tas nav tikai jūsu fantāzija, jūs nesapņojat tagad. Ok. Ar ko tad mēs nodarbojamies, ņemot vērā šo definīciju kristīgajā teoloģijā? Un šeit pamēģināsim arī, es nocitēšu fragmentu no skriptiem un mēģināsim arī mazliet to paplašināt. Kristīgajā teoloģijā mēs nodarbojamies ar to, ka izpētam kristiešu mācību par Dievu un viņa attieksmi pret pasauli un cilvēku, ievācam, analizējam, sistematizējam un izklāstam zināšanas par to. Tātad, pamēģināsim pielietot šo paradigmu vai šo definīciju par zinātni uz teoloģiju. Ar ko nodarbojas teoloģija? Kristīgajā teoloģijā mēs nodarbojamies ar to, ka izpētam kaut kādu realitāti, mēs šo realitāti sistematizējam, mēs ievācam zināšanas par to, mēs to analizējam un izklāstam. Bet šī pati realitāte ir mācība par Dievu un viņa attieksmi pret cilvēkiem un pasauli.
Tātad teoloģija nodarbojas ar to, ka uzdot jautājumu, kas ir Dievs un kāda ir viņa attieksme pret pasauli. Un šeit no vienas puses mēs varam redzēt, ka ir zinātnes pazīmes, ja? Jo mēs pētam kaut kādu realitāti, mēs to analizējam, mēs to verificējam, mēs to izklāstam, sistematizējam un tā tālāk. Bet problēma ir ar to pašu realitāti. Vai Dievs patiešām ir? Vai viņš pastāv? Vai varbūt viņa nav? Teoloģijā, atšķirībā no citām zinātnēm, pieņem ļoti interesantu pieeju, pateiksim tā. Jo, ja mēs runājam par, piemēram, fiziku, tad fizikas gadījumā viss ir ļoti vienkārši. Ja kaut kāds priekšmets pastāv, tas nozīmē, ka mēs esam spējīgi viņu kaut kādā veidā reģistrēt. Gaismu mēs varam reģistrēt ar attiecīgiem dačikiem un arī ar savu aci. Skaņu mēs esam spējīgi reģistrēt ar mikrofonu un arī ar savu ausi. Temperatūru mēs varam reģistrēt ar to, ka mēs kādam pieskaramies vai ar termometru un tā tālāk. Eksaktās zinātnēs, varbūt matemātika šeit ir, protams, izņēmums, bet eksaktās zinātnēs mēs esam spējīgi savu pētīšanas objektu kaut kādā veidā reģistrēt. Bet, ja iet runa par teoloģiju, mums nav iespējas, kā reģistrēt Dieva klātbūtni vai prombūtni. Mums nav tādas ierīces, kura ar 100% varbūtību parādīs, ka Dievs ir klātesošs vai Dievs nav klātesošs. Viņš ir aizgājis projām, vai viņa nav. Līdz ar to rodas jautājums, vai tādā gadījumā mēs varam saukt teoloģiju par zinātni. Bet paskatīsimies no otras puses. Pastāv arī tā saucamās humanitāras zinātnes. Protams, ka mēs reģistrējam valodu. Piemēram, ja ir runa par filoloģiju. Mēs varam runāt par literatūras žanriem, bet mēs to reģistrējam ar savu prātu. Mēs varam runāt par filozofiskām koncepcijām, bet filozofiskas koncepcijas kaut arī skar fizisko vai, pateiksim, to objektīvo realitāti, bet no otras puses tie ir secinājumi, kuri ne visiem ir acīm redzami. Jo skatoties un pētot to pašu pasauli, katra filozofiskā skola šo pasauli interpretē pa savam. Paņemsim tādu klasisko sadalījumu starp Platonu un Aristoteli. Platons, tie, kas studē filozofiju, uzskata, ka reālas ir idejas, un šīs idejas, šeit mazliet neoplatonikus pieliksim klāt, šīs idejas emanē uz šo pasauli un veidojas konkrēti priekšmeti. Piemēram, man ir tāds konteiners ar ūdeni, viņš ir viens un tāds zilā krāsā ar tādu uzrakstu ir tikai viens vienīgais pasaulē. Ir citi līdzīgi, kas ir ražoti rūpnīcā, bet viņi nav tas pats, jo viņi sastāv pilnīgi no citiem atomiem. Bet ja es jums pateikšu tvertne ar ūdeni, neradot šo savu tvertni, katrs no jums iztelosies savu. Un interesanti ir tas, ka katram no mums ir tvertnes ar ūdeni ideja, bet katrs to uzskata pa savam, bet ir kaut kas kopīgs. Un tā ir ideja, un Platons uzskata, ka šīs idejas viņas ir reālas, un šīs idejas realizējas konkrētajos priekšmetos. Savukārt Aristotelis uzskatīja, ka idejas nepastāv, ka tādas patstāvīgas, bet pastāv matērija un forma. Pastāv formas, kas realizējas matērijā. Un šeit mēs paņemsim arī to pašu tvertni. Pastāv tvertnes forma, un šī forma sastāv no materiāla, šajā gadījumā no plastika, vismaz labas kvalitātes plastika, 5. numurs, tāpēc droši var dzert, un šī forma realizējas šajā konkrētajā priekšmetā. Redziet, gan Platons, gan Aristotelis, kaut arī Aristotelis mācījies pie Platona, abi divi skatās uz pasauli vienādi, bet katrs nonāk pie citiem secinājumiem. Un redziet, teoloģija iekļaujas tieši šajā paradigmā. Viņa nav eksakta zinātne,
Viņa ir zinātne, kuru mēs varētu nosacīti, tūlīt pateikšu kāpēc, nosacīti saukt par humanitāro zinātni. Ja, drīzāk, ja viņu mēģināsim ierindot starp zinātnēm, tad noteikti tā būs humanitāro zinātņu nozarē. Bet pastāv vēl viena lieta. Kas atšķir teoloģiju no reliģijas zinātnēm? Jo arī taču reliģijas pētnieki nodarbojas ar to, ka viņi pēta kaut kādas reliģiskas kopienas tradīcijas, rakstus, paražas, izcilas personas, tradīcijas, ritus un tā tālāk un tā tālāk. Viņi mēģina tos aprakstīt un mēģina arī ne tikai aprakstīt, bet arī dot tiem kaut kādu vērtējumu. Ja, piemēram, ja mēs pateiksim, ka kaut kāda reliģiskā pagāniskā tradīcijā ir pieņemts nogalināt cilvēkus vai salikt dieviem upurus no cilvēkiem, tad mēs arī vērtēsim, ka reliģiskie pētnieki, ka tas nav humāni, ka tas nav pareizi. Ja, no mūsu redzes punkta, kaut arī no kaut kādas konkrētas reliģiskas tradīcijas redzes punkta tas būs ok. Reliģijas pētnieks pēta kaut kādu reliģisko tradīciju no, varētu teikt, no ārpuses. Ja, tas nozīmē, ka viņš ir šīs tradīcijas novērotais, bet viņš nav šīs tradīcijas piekrītējis. Savukārt teologs, es savā laikā biju uzrakstījis katoļu kalendāram, tikai neatceros, kurā numurā tas ir bijis, rakstu katoļu teologs šodien, ja gadījumā kādam ir tie katoļu kalendāri, no pagājušiem gadiem var arī atrast. Teologs tas ir tas, kurš ir šīs tradīcijas iekšā. Viņš ir šīs tradīcijas piekrītējs. Tas nozīmē, ka teologs pēta to pašu, savu tradīciju, savus rakstus, Dieva doto atklāsmi, pārdomas par Dievu, veids pārdomas par Dievu, bet kā šīs tradīcijas piekrītējs. Faktiski teologs tas ir tas, kas to dara no iekšpuses. Es brīžiem tu varētu salīdzināt, pamēģināsim salīdzināt to ar teātri. Ja. No vienas puses ir teatrālie kritiķi, kuri varbūt studējuši to mākslu, bet paši nekad nav spēlējuši uz scēnas un paši nekad nav bijuši par režisoriem, arī tādi ir. Ja? Viņi prot skaisti runāt un vērtēt, un varbūt viņam tiešām ir kompetences, bet viņi ir it kā ārpus kaut kādam iestudējumam. Turpretī kāds varētu vērtēt un kritizēt vai rakstīt tādu recenziju par kādu iestudējumu, pats būdams aktieris vai pats būdams režisors. Ja, pat varbūt pats būdams tieši šī iestudējuma aktieris. Un tad viņš redz šo iestudējumu pilnīgi no citas puses. Viņš redz ne tikai rezultātu, viņš zina arī visas darbības, kas ar to saistās. Viņš redz pirmātnējo tekstu, viņi pulcējas kopā, lai iziet cauri šim tekstam. Pēc tam notiek mēģinājumi. Es nezinu, kā notiek teātra iestudējumi, jo pēdējo reizi teātrī spēlēju, kad es biju kaut kādā varbūt 3. klasē, un pēc tam vairs nekad. Bet katrā ziņā tas ir divi dažādi viedokļi. Kritiķis no ārpuses un kritiķis no iekšpuses. Un šeit šis piemērs ļoti labi varētu ilustrēt arī starpību starp teologu un reliģijas pētnieku. Jo teologs ir iekšā, šajā tradīcija iekšā. Un šeit mums nāk pretī vēl viena pieredze, kuras nav citās zinātnēs, bet nosacīti nav citas zinātnēs. Tā ir ticības pieredze. Vai teologs var būt neticīgs? Es uzskatu, ka nē. Reliģijas pētnieks var būt neticīgs, bet teologs nevar būt. Jo ja teologs atrodas šīs tradīcijas iekšienē, viņš kultivē tas tradīcijas, tas nozīmē, ka viņam pašam jāpieņem jautājums, jāpieņem atbilde uz jautājumu, vai Dievs ir. Un došu jums vienu piemēru. Pavisam nesen, tā kā es mazliet interesējos arī tādā amatiera līmenī par eksaktām zinātnēm, pēdējā laikā manā interešu lokā ir fīzika un kvantu fīzika. Protams, ka es neprotu neko tur skaitīt, bet protu tikai lasīt.
un skatīties kaut kādas vienkāršākas programmas. Man arī mazliet patīk arī neirozinātnes un neirobioloģija, bet tas jau cita pasaka pavisam. Un pavisam nesen es tā nodarbojoties un studējot kaut kādas lietas, pēkšņi biju atklājis, ka starp matemātikiem izradās viens paradoks. Matemātiķi atklāja vienu paradoksu 20. gadsimtā. Šis paradoks skan sekojoši. Ne visas patiesas lietas ir iespējams pierādīt. Jā, protams, es negribu tagad iedziļināties, jo mēs neesam matemātikas vai augstākas matemātikas lekcijās, bet katrā ziņā arī matemātikā pastāv tādi apgalvojumi, kuri acīm redzami ir patiesi, bet viņus nav iespējams pierādīt. Viņi saucas aksiomas, latviski laikam būtu aksiomas. Ja jūs atceraties geometriju, tad viena no tādām aksiomām skan, ka starp diviem punktiem var palaist tikai vienu taisno līniju, ja, un nevar būt vairāk. Ja. Vai arī aksioma ir, ka divas paralēlas līnijas, ka viņas nekad nekrustojas, ja, ka viņas vienmēr ir paralēlas. Tā ir tāda aksioma, kuru mēs pieņēmam kā patiesību, bet neviens negrasās arī to pierādīt. Šī pierādījums tam nav vajadzīgs. Varbūt tāpēc, ka šie apgalvojumi ir pietiekami vienkārši, tāpēc, ka viņi ir acīmredzami, bet mums ir nepieciešams gribas akts, kas pieņems, ka šis apgalvojums ir patiess. Apgalvojums ir patiess bez pierādījuma. Tā ir aksioma. Un teologs darbojas tieši šajā, mēs varētu pateikt, zinātniskajā paradigmā. Arī teologs pieņem atbildi uz jautājumu, ka Dievs ir, ar gribas aktu, jo ticība tas nav tikai un vienīgi jūtas vai emocijas vai pārliecība, tas ir arī gribas akts. Es pieņēmu, ka Dievs ir, un es darbojos saskaņā ar šo pirmatnējo aksiomu. Un tagad atgriezīsimies pie reliģijas pētnieka. Reliģijas pētnieks pateiks, es nepieņēmu, ka Dievs ir, es tikai pētu šīs tradīcijas. Teologs pateiks, es pieņēmu, ka Dievs ir. Respektīvi, teologs saka, es ticu, ka Dievs ir. Un līdz ar to es darbojos saskaņā ar šo savu pārliecību, ar šo savu lēmumu. Ja? Tāpēc teoloģija ir diezgan specifiska zinātne, kaut arī viņa neatšķiras stipri no matemātikas, starp citu, ka teoloģija pieņem, ka Dievs eksistē. Ļoti vienkāršojot. Priekš sevis es parasti skaidroju to tā, ka teoloģija tā ir arī filozofija, kurā ir dota atbilde par Dievu, bet šī atbilde balstās ticības pieredzē. Šī atbilde balstās uz tā, ka kāds cilvēks, piemēram, kā es, pieņem, ka Dievs ir, un pieņem to ar gribas aktu. Es šeit gribu pasvītrot, ka tas ir gribas akts. Tas nav kaut kas uzspiests, tas ir mans lēmums. Ja? Šeit varbūt varētu to paskaidrot mazliet savādāk, un es to mēģināšu izdarīt. Pieņemsim, ka tas piemērs, kas man ļoti patīk un tieši tagad izpeldēja prātā, pieņemsim, ka es neesmu ārsts. Acīm redzami, ka es neesmu ārsts, jo man ir teoloģiska izglītība, nevis medicīnas izglītība. Un ja es eju nododu kaut kādas analīzes, un analīzes parāda kaut ko, teiksim, ka kaut kas nav kārtībā, protams, ka es varu iegooglēt internetā, es varu izmantot neirotīklus pašlaik un mēģināt konstatēt, veikt savu diagnozi pats, bet es tomēr pagaidām vismaz tagadējā mūsu civilizācijas attīstības līmenī, es eju pie ārsta. Un tagad ārsts man saka, klausies, tādi parametri tavas analīzes visticamāk liecina par to un par to. Veiksim papildus analīzes un mēģināsim noskaidrot, kas tev kaiš, kas tev ir. Veicot papildus analīzes, protams, es arī pats vienmēr pārbaudu internetā, kas tas ir, bet pēdējais vārds, kas ar mani notiek, pieder ārstam. Es, cilvēks, kuram nav pietiekama izglītība, kuram nav pietiekamas kompetences, lai pieņemtu lēmumu, es atstāju šo lēmumu manam ārstam un skatieties, kas notiek. Ar gribas aktu
es pieņēmu, ka ārsts man saka patiesību. Es nevaru ielīst ārsta galvā, piedodiet, es nevaru ielīst ārsta galvā, es nevaru pārbaudīt, vai viņš man mēlo, vai varbūt viņš vēlās saņemt kaut kādus papildus finansējumus no valsts kases, no veselības ministrijas. Es nezinu, vai viņš grib vai negrib mani ārstēt, bet es piekrītu tam, ka man ir jāpieņem lēmums, ņemot vērā tos datus, kas man ir. Vai, nezinu, iet uz operāciju vai neiet uz operāciju, pirkt vai nepirkt tas zāles. Bet ar gribas aktu es piekrītu ārsta viedoklim, un es izpildu viņa norādījumus. Redziet, gribas akts un tas uzticības akts un tas piekrišanas akts bez pārbaudījumiem, mums bieži vien ir jāizmanto arī mūsu sadzīvē. Pie ārsta, pie advokāta, pie mehānika un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc šis akts, ticības akts, īstenībā viņš nav nemaz tik rets. Mēs visi esam pieraduši izmantot šo ticības aktu. Es saprotu, ka tas ir ļoti ilgi un gari, un jau pusstundu mēs ar jums sēžam, bet, kā es jau teicu, neesam laika ierobežoti, tāpēc es atļāvos mazliet plašāk to paskaidrot, bet rezumēsim šo daļu. Teoloģija, manuprāt, ir zinātne, bet tā ir diezgan specifiska zinātne. Viņa ir specifiska ar to, ka viņa noteikti nav eksakta, bet viņa ierindojas starp humanitāram zinātnēm, bet no otras puses viņa pieņem arī ticības aktu vai balstās arī uz ticības akta, uz gribas akta, ticības gribas akta, un šo aktu ņem vērā. Un līdz ar to tā ir zinātne, kuru mēs varam salīdzināt ar filozofiju, respektīvi tā ir filozofija, kurā ir dota atbilde par Dieva eksistenci un arī par viņa atklāsmi, bet šī atbilde balstās uz ticības pieredzes. Un šī ticības pieredze mums ir īstenībā katram, kaut arī cilvēks nav varbūt neticīgs, bet vairākas reizes dienā viņš arī šo ticības aktu vienkārši pielieto. Pēdējā lieta, ko es gribētu pateikt par ticības aktu, lai izklīdinātu arī dažas jūsu varbūt šaubas, jo vismaz man tādas šaubas kādreiz bija, it īpaši, kad es lasīju Richarda Dawkinsa grāmatu, es lasīju viņu poļu valodā, viņa buku Rajoni, uz krievu valodu viņa bija iztulkota kā Bog, kā ilūzija, Dievs kā ilūzija. Nezinu, vai viņa ir latviski. Laikam jau ir, jo grāmata diezgan populāra, noteikti ir arī latviešu tulkojums. Un kad es lasīju Richarda Dawkinsa grāmatu, tas ir biologs vai biologs, kas arī nodarbojas ar pagātni, ne tikai ar tagadni, un diezgan kompetents cilvēks, viņš uzskata, ka ticība tas ir vienkārši mūsu prāta ilūzija, ka tas ir mūsu prāta kļūda, varētu teikt. Bet šeit ir tā lieta, ka man ir iebildums nopietns arī pret šo Dawkinsa apgalvojumu, jo, ja kaut kas ir kļūdains, ja kaut kas nav pareizs, tad viņš evolucionāli nav nepieciešams, un tie cilvēki, kuriem ir šī kļūda, piemēram, genetiskā kodā, tad viņi parasti, vai pateiksim, ne cilvēki, bet dzīves būtnes, kuram ir kaut kāda genetiska kļūda, parasti viņi izmirst. Un tā arī notika evolūcijas gadījumā, ka ļoti daudzi 90% no visiem, kas pastāvēja, visiem veidiem, no dzīvniekiem, kas pastāvēja pasaulē, un floras un faunas pārstāvjiem ir izmiruši, ieskaitot visus neskaitāmus dinozaurus, tāpēc mums arī ir nafta tagad. Bet, ja mēs runājam par ticību, ka tas arī ir kaut kāds bugs, kaut kāda kļūda mūsu pasaules uztverē, tad rodas jautājums, kāpēc viņa darbojas pozitīvi, nevis negatīvi. Protams, ka ir cilvēki, kuriem arī ticība darbojas negatīvi, un tas noved līdz fanatismam, bet īstenībā tieši jautājums par ticību un ticības pieredze kā tāda parasti darbojās kā elements, kas integrē cilvēka personību, nevis to dezintegrē. Padara cilvēku visbiežāk nobriedušāku, nevis otrādi. Protams, mēs varam runāt, ka tas ir tik un vienīgi tāds psiholoģiskais efekts, nekas vairāk, kā piemēram autosugestija un tā tālāk, bet tomēr daudzu paudžu pieredze un mana personīga pieredze liecina, ka ticība drīzāk integrē, nevis dezintegrē cilvēka personību. Līdz ar to, vai tas varētu būt bugs, kļūda, vai tas ir fiča
runājot mūsdienu valodā. Un mans gribas akts, ar savu gribas aktu, es to pieņēmu, protams, ka varbūt es tikai tā vēlos, lai tā būtu, bet es pieņemu kā aksiomu, ka ticība tas ir patiesais akts. Ja, ka tas nav kaut kāda kļūda mūsu smadzenēs, bet tas ir dziļais cilvēciskais akts, ka es pieņemu ar savu ticību, ka Dievs ir. Ok, tagad jau būs mazliet vieglāk, jo vajadzēja paskaidrot vispār par teoloģiju dažas lietas, un tagad pāris vārdus pateikšu tikai par to pašu zinātni, ar kuru mēs ar jums nodarbosimies. Garīgas dzīves teoloģija. Īstenībā šis nosaukums ir diezgan jauns, un jāsaka, ka viņš ir gandrīz no visjaunākiem nosaukumiem teoloģijas attīstīšanas vēsturē, jo gadsimtu gaitā šo mūsu nozari, par to mēs runāsim mazliet plašāk tūlīt, sauca par asketiski mistisko teoloģiju, pilnības teoloģiju, iekšējas dzīves teoloģiju, garīguma teoloģiju vai garīgas dzīves teoloģiju. Šeit mēs varam iestrēgt arī tādos vēsturiskajos meandros, bet atstāsim to tagad novārtā, un es tikai gribu jums pateikt un pasludināt, pieņemiet to kā aksiomu, lai vienkārši nepētīt dziļāk, kaut arī, ja kāds vēlās, un šajā grāmatā, ja es pareizi atceros, arī tas ir aprakstīts, bet katrā ziņā izmantojam divus iedzienus – garīgas dzīves teoloģija vai garīguma teoloģija. Man, protams, personīgi tūs ir garīgas dzīves teoloģija, jo tas ir precīzāks, bet arī garīguma teoloģija kā sinonīms vispār der. Ja, kaut arī garīgums ir mazliet plašāks iedziens nekā garīgas dzīves teoloģija. Bet, divi iedzieni – garīguma teoloģija un garīgas dzīves teoloģija. Izmantosim viņus kā sinonīmus, ja, mūsu vajadzībām. Un tagad jāsaka, ka teoloģija, protams, dalās uz dažādām nozarēm, ja ir dogmatiska teoloģija, kas meklē atbildi uz jautājumu, kā mēs ticam, ir morālas dzīves teoloģija, morāla teoloģija, kura nodarbojas ar jautājumu, kā dzīvot, kā pieņemt pareizus lēmumus. Ja, ir pastāv arī pastorāla teoloģija, tas nozīmē, kā rīkoties un kā apkalpot varbūt nav pareizs jēdziens, kā kalpot draudzēji, kā kalpot ticīgai tautai. Kādas lietas būtu jāsludina, bet attiecībā uz kādām lietām jābūt ļoti uzmanīgam, ja, un tā tālāk. Garīgas dzīves teoloģija, kā katra zinātne, arī kaut ko pēta. Un tagad paskatīsimies, ko tieši šī teoloģija pēta. Ka katrai zinātnei ir materiālais priekšmets, kas tiek pētīts, ko pēta šī zinātne, un ir formālais priekšmets, no kāda redzes punkta un kā tas tiek pētīts. Paskatīsimies uz to materiālu priekšmetu. Garīgas dzīves teoloģija mums ir 3 sfēras. Tiek pētītas 3 faktiski cilvēka dzīves sfēras. Pirmais – cilvēka iekšējas dzīves pieredze. Tas nozīmē, ko cilvēks piedzīvo un kā piedzīvo savas attiecībās ar Dievu. Piemēram, katru dienu, kā garīdznieks, es lūdzos stundu liturgiju. Es lūdzos lūkšanu ar psalmiem. Un tagad rodas jautājums, ja, kā es piedzīvoju šo lūkšanu? Kā man patīk labāk un tīkamāk un vieglāk lūgties? Kopā ar citiem balsī vai vienam pašam atsevišķi? Kā man labāk skaitīt šo lūkšanu no breviāra grāmatas, diemžēl latviski joprojām nepastāv pilns breviārs, vai no saites breviārs LV? Ir ļoti laba saite un faktiski mēs kā priesteri, kas dzīvo šeit Daugavpilī, Marijāņu klostra mājā, mēs parasti izmantojam savus telefonus breviāram. Kaut arī varbūt nav līdz galam pareizi, bet kamēr nebūs drukāta varianta, jāiztiek ar digitālo. Kad es lasu psalmus, kādas jūtas tas mani izraisa? Par ko es domāju, kad es lasu šos psalmus? Vai es esmu uzmanīgs? Vai es vispār nepievēršu uzmanību jēgai? Vai es lūdzos šos psalmus ātri vai lēni, un kāpēc? Viss, kas saistās ar kaut kādas lūkšanas pieredzi, paņemsim varbūt tādu drastiskāko piemēru, iedomāsimies, ka kāds bīskaps attiecību uz manīm pieņems īpaši patīkamu lēmumu.
Jā, tagad varbūt izdomāsim situāciju, iedomāsimies, ka es gribu būt kaut kādā draudzē prāvests, un man jau bīskaps apsolīja, ka tu būsi tur prāvests, un pēkšņi viņš pasaka, nē, tu nebūsi, jā, tev ir jābūt par vikāru tajā pašā draudzē, kur tu esi vikārs, un vari necerēt vispār būt prāvests par citu draudzi, varbūt pat piedraudēt. Jā. Es tagad iztēloju situāciju, ar maniem tās nekad nav gadījies un ceru, ka negadīsies, bet modelēsim šo situāciju. Un tagad, kā es to piedzīvoju ticības gaismā? No vienas puses psiholoģiski tas ļoti nepareizi, jā, jo es varu uzskatīt, ka pret maniem tiek izdarīta kaut kādā, varētu pat pateikt, ļaunprātīga rīcība, ja, kaut kādā emocionāla vardarbība, runājot mūsdienīgi. Ja. Kā kāds izmanto savu autoritāti, lai mani pazemot, vai man piedraudēt, vai īstenot kaut kādas savas intereses. Protams, ka tādas domas ieslēdzas uzreiz, ja kāds piedzīvo kaut kādu netaisnību, tīpaši baznīcas sfērā. Ja. Bet kā es to pārdzīvoju ticības gaismā? Ja, kā es varu to verificēt, un kā es varu to interpretēt savās attiecībās ar Dievu. Respektīvi, es varu uzdot Dievam jautājumu, kungs, ja tu esi patiešām visvarens un tu vēlies visu labo man, un tu mani mīli, kāpēc tu pieļāvi, ka kāds augstāks tavošs pret manim attiecas tieši tādā veidā? Ja, kāpēc tieši tā? Un šeit var būt dažādas atbildes. Ja, un garīgas dzīves teoloģija tieši nodarbojas ar to, ka mēģina kaut kādā veidā pirmkārtām tikt pie šīs pieredzes, un pēc tam arī šo pieredzi verificēt. Ko piedzīvo tāds priesteris, kuru netaisnīgi apsūdzēja? Ja, jo Latvijā arī 2 priesteri, manuprāt, netaisnīgi ir apsūdzēti. Ja. Protams, mēs gaidām tiesas lēmumus, bet gadiem jau ilgst viens un otrs process, un nekas nav nokustējies no vietas. Ja, ko piedzīvo priesteris tādā gadījumā? Ja, kā viņš piedzīvo tas vajāšanas? Vai otrādi, ja kāds tiek pēkšņi paaugstināts ļoti augstos amatos, ja kļūst par bīskapu vai pat par pāvestu, jo viņš tik un tā nav atbrīvots no garīgas dzīves piekopšanas, neatkarīgi no tā, kādā amatā viņš ir un kāds kalpojums viņam baznīca ir uzticēts. Kā viņš to pārdzīvos? Vai viņš būs kā kalps, vai viņš būs kā karalis? Ja, vai viņš sevi uzskatīs par Dieva tautas kalpu, viņš uzskatīs sevi par Dieva tautas karali. Jā, karalis ir tikai viens, Kristus. Jā, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā kā faktiski garīgas dzīves teoloģijas priekšmets ir tas, ko cilvēks piedzīvo savas attiecības ar Dievu un kā viņš to pārdzīvo. Tālāk, otrais, tas ir šis pieredzes teoretiskie aspekti, jā, jo tas arī nepieciešams, jo garīgums tas nav tikai un vienīgi individuālo pieredžu summa. Ja, jo tas, protams, ka katrs cilvēks ir individuāls, mēs par to personalismu tūlīt vēl parunāsim, bet tas nav tikai tādu pieredžu summa, ja, ka katrs cilvēks ir individuāls, tāpēc nav kaut kādas kopīgas tendences. Bet, kā mēs redzēsim tālāk, pastāv arī kaut kādas kopīgas tendences. Mēs varam nodarboties ar to, ka uzdot jautājumu, ja cilvēks garīgi attīstās, vai pastāv kaut kādi garīgas dzīves attīstīšanas posmi, vai cilvēks var arī garīgi degradēt, ja, un būdams pasniedzējs, es arī pat biju liecinieks tam, kā cilvēks arī var degradēt, būdams students, ja, un studējot teoloģiju, ja, ka ne visiem arī teoloģijas studijas nāk par labu, ja, var gadīties arī otrādi, par brīnumu, bet visādas lietas pasauli notiek. Bet tomēr mēs esam spējīgi kaut kādus kopīgus kopsaucējus atrast arī starp daudzu svēto pieredzēm. Ja? Un tālāk arī mēs varam runāt arī par kristīgās garīgas dzīves attīstīšanas dinamiku. Ja? Mēs varam runāt, tas ir, protams, mēs arī par to runāsim, tas ir diezgan nosacīti, bet mēs varam runāt, ka kāds ir, varbūt nav pareizs jautājums garīgāks par citu, ja? Bet kāds ir nobriedušāks par citu. Tāpat kā psiholoģijā mēs varam pateikt, ka šis cilvēks ir infantils, bet šis ir nobriedis, ja? Ka šis izvairās no atbildības, bet šis ir gatavs uzņemties atbildību arī grūtajos gadījumos. Tāpat arī notiek garīgas dzīves teoloģijā. No vienas puses ir cilvēki, kuri varbūt iesācēji, ja, un kuri varbūt lielā sajūsmā par Dievu, par katoļu ticību un sajūsmā par visu, kas notiek, un ir gatavi iesaistīties kaut kādas draudzes
darbībās, jā, un kalpošana un tā tālāk, bet paiet vairāki gadi, jā, šī pirmā dedzība kaut kur norimstās, jā, un tagad sākas rutīna, un beigās viss beidzās ar to, ka cilvēks ir cīniķis, jā, un pat es, kad studēju atkal Polijā, manā filozofijas profesore, un jāsaka, ka brīnišķīga profesore, pie kuras es kārtoju Platonu un tieši Platona šo slaveno mītu par alu, ja, un par cilvēkiem, kas šajā alā sēž, ļoti labi atceros un interpretācijas zinu. Viņa kādreiz pateica tādu teicienu, kas man iekrita prātā un laikam paliks līdz mūža beigām. Bija mistiķis, bet viņš kaut kādā veidā viss viņa misticisms apdzesa. Ja? Un iznākums cīniķis. Poļu valoda tas skan mistiku, vistigu, viņik, cīnik. Ja? Uz latviešu valodu nav tik vienkārši pārtulkot. Ja? Mistiķis ir noslāpēts, ja? Un iznākums ir cīniķis. Ja? Un arī gadās, ka cilvēks savā garīgajā dzīvē var nonākt līdz zināmam cīnismam. Mēģināsim arī ar to cīnīties arī šo lekciju laikā. Katrā ziņā, ja mēs mēģināsim definēt, ko tad pēta garīgas dzīves teoloģija, mazliet rezumējot, tas ir ļoti vienkāršs jautājums. Ko un kā cilvēks piedzīvo attiecībās ar Dievu? Ko un kā cilvēks piedzīvo savās attiecībās ar Dievu? Bet tas vēl nav viss, protams. Es skatos pulksteni, bet 45 minūtes ir pagājušas, bet ceru, ka jūs mani pacietīsiet vēl mazliet. Formāls priekšmets. No kāda redzes punkta tas tiek pētīts? Kā es jau teicu, tiek pētīta mūsu garīga pieredze, ja, un līdz ar to viss, kas tiek pētīts no kaut kāda redzes punkta. Ja. Un, ja mēs, piemēram, mēģināsim pētīt kristīgo meditāciju, ja mēs to mēģināsim pētīt no psiholoģiska redzes punkta, tad, protams, ka psihologs, izmantojot savus instrumentus, intelektuālus visbiežāk, spriešanas spējas un intervijas un tā tālāk, viņš pētīs tikai psiholoģisku dimensiju, vai cilvēkam notiek kaut kādas izmaiņas viņa psiholoģijā, viņa psihikā, ja, viņa uzvedībā un tā tālāk, domāšanas veidā. Ja mēs mēģināsim pētīt no fizioloģiska redzes punkta, ja, tad mēs varēsim noņemt encefalogrammu, ja, un paskatīties, kādas smadzeņu daļas funkcionē tāda normālā kārtībā un kādas funkcionē meditācijas laikā. Ja, un šeit jāsaka, ka smadzenes funkcionē dažādi. Ja. Ja mēs mēģināsim pētīt no bioloģiska redzes punkta, mēs varam mēģināt noteikt, kādi hormoni parādās cilvēka organismā meditācijas laikā, ja, kā mainās hormonālais fons, ja, jo arī varbūt parādās kaut kādi hormoni, vai hormonu kombinācijas, kuras neparādās parastajā normālajā cilvēka funkcionēšanas laikā. Tā kā mēs redzam, ka katrs var pētīt to pašu kristīgu meditāciju vai jebkādu kristīgo vai reliģisko pieredzi no savas redzes punkta. Teoloģijā, tas varbūt skanēs kā tautoloģija, bet garīgas dzīves teoloģijā mēs to pētam no teoloģiskā redzes punkta. Ko tas nozīmē? Mēs mēģinām verificēt šo pieredzi saskaņā ar baznīcas tradīciju. Kāpēc tas ir svarīgi? Baznīcas tradīcija tā ir apustuļu un arī viņa pēcnācēju reliģiskas vai kristīgas pieredzes kopsumma, no kuras izriet ļoti svarīga lieta. Došu vienu paskaidrojumu. Kas ir Dieva atklāsme? Ja mēs uzdosim jautājumu, kā tika rakstīta Bībele vai Bībeles grāmatas, tad noteikti jāsaka, ka šīs grāmatas nebija uzrakstītas nav tā, ka šīs grāmatas tika uzrakstītas tā, ka viens autors apsēdās un visu uzrakstīja. Noteikti tā nav bijis. Tas ir dažādu autoru, daudzu autoru un arī vēlāko redaktoru darbības auglis. Vēlāko parakstītāju darbības auglis, bet parakstot šos tekstus arī paši rakstītāji, arī viņi izmainīja šo tekstu, mainīja šos tekstus, ja, jo mēģināja darīt šos
tekstus vairāk skaidrākus, jā, vai piezīmēja kaut ko. Un mēs uzdodam jautājumu, ja tas ir cilvēku roku darbs, tad kāpēc mēs saucam to par Dieva atklāsmi? Dievs atklājas cilvēkam viņa pieredzē. Tas ir atkal kristīga aksioma. Dievs atklājas cilvēkam viņa pieredzē, un vēlāk šī pieredze tiek verbalizēta, jeb izteikta vārdos, saskaņā ar to kultūru, kurā šī pieredze ir gūta. Un vēlāk no šīs verbalizētas pieredzes tiek izņemta esence, ja, jeb būtība. Ja. Piemēram, ka Dievs ir trīsvienība, mēs to nevaram secināt tikai un vienīgi no tā saucamās naturālas teoloģijas, ja, ka Dievs ir trīsvienība. No naturālas teoloģijas mēs varam tikai secināt, ka visticamāk, ka Dievs ir, neko vairāk. Bet šeit notiek apustuļu tikšanās ar Kristu, ar Jēzu Kristu, kas ir iemiesotais Dieva vārds, kas ir arī patiesas cilvēks. Viņi viņa mācību iegūst, mācās pie viņa, viņi šo mācību interpretē, atklāja no jauna, ja, jo svētais gars atnāk, lai viņam visu atgādinātu un pateikt vēl kaut ko klāt, ja, jo viņi nevarēja uzreiz visu panest, kā mēs to lasam. Un pēc tam arī šī pieredze tiek sarakstīta attiecīgos tekstos, kurus vēlāk baznīca pieņem kā Dieva atklāsmi, kā iedvesmotus. Respektīvi, mēs varētu pateikt tā, ir pieredze, ir šis pieredzes verbalizācija, un vēlāk no šīs verbalizācijas tiek izvilkts, kas šķiet vissvarīgākais, tas tiek atspoguļots tekstos, un baznīca, lasot šo tekstu, baznīcas kopiena, lasot šo tekstu, saka, jā, tieši tā mēs ticam, tieši tā es arī domāju. Es domāju, ka katram no jums ir līdzīga pieredze, ka jums bija kaut kāda intuīcija par kaut kādu lietu. Ja iedomāsimies, ka kādam salūza mašīna, ja, un cilvēks apmēram zina, varētu būt šis problēmas ar akumulātoru. Pēc tam cilvēks iegooglē un raksta, ja, mašīnai tādi simptomi, kas varētu būt. Un meklētājs parāda, visticamāk ir problēmas ar akumulātoru. Un cilvēks saka, tieši tā es arī biju domājis, ja, ka ar akumulātoru. Mana intuīcija tika apstiprināta ar tekstu Googlā. Ja. Šeit ir līdzīgs mehānisms, protams, es ļoti vienkāršoju, šeit ir līdzīgs mehānisms. Baznīca ir tapusi ļoti daudz tekstu, radījusi ļoti daudz tekstu, un pētot, pasniedzot patroloģiju, tas ir cits priekšmets, ko es pasniedzu, es biju pārsteigts, cik daudz ir šo tekstu, ja, un jāatzīst, ka pat pasniedzot patroloģiju, nesmu lasījis visu, un diez vai ar vienu dzīvi pietiks, lai visu izlasīt, bet no šiem daudziem tekstiem tikai daži tika atzīti par Dieva iedvesmotiem. Ne visi, tikai daži, jo baznīca atpazina tieši šajos tekstos ir tas, kā mēs ticam. Un tagad tieši balstoties uz šīs pieredzes, kas tika atspoguļota tekstos, tiek verificēta katra cita reliģiska pieredze, lai to ar tādu trafarētu salīdzināt. Varbūt atceraties, kad es mācījos skolā, printeru toreiz nebija, tikai parādījās. Mums skolā, tagad vecākai pauzē, esmu jau 40+, mums skolās bija tādi trafareti, ja bija tāds celofāna tāda lapa, kur bija izgriezti burti un pēc alfabēta, un pēc tam mēs ņēmam zīmuli vai ņēmam flomasteru, un arī šos burtus, burts pēc burta rakstījam uz papīra, un pēc tam skaisti sanāca tādi trafarētie burti, drukāti skaistie burti uz lapas. Ja. Te ir tādi trafarēti. Un šeit līdzīgi ir kaut kāda cilvēka pieredze, ka viņš saka, piemēram, man parādījies Dievmāte, vai es piedzīvoju svētā gara klātbūtni. Ja, un ko dara teologs? Viņš saka, pastāsti lūdzu man par savu pieredzi, parunāsim mazliet par metodi. Cilvēks stāsta, kā viņam tur gāja, un pēc tam viņš paņem šo pieredzi un salīdzina ar to trafarētu, ar to baznīcas pieredzi. Vai šī pieredze ir līdzīga tam, kāda bija apustuļiem, kāda bija apustuļu pēcnācējiem, kāda bija jau citiem kristiešiem, kuriem šī pieredze jau tika verificēta ar šo trafarētu, un pēc tam mēs varam pateikt, vai šī pieredze ir patiešām no Dieva vai nav līdz galam no Dieva. Es tūlīt arī piesim pie metodes, es došu arī piemērus. Bet katrā ziņā formālais priekšmets ir ļoti vienkāršs. Mēs reliģisko pieredzi vai garīgu pieredzi vai iespējamo garīgu pieredzi, mēs to verificējam saskaņā ar baznīcas pieredzi, vienkāršāk sakot. Un tagad parunāsim arī par metodi,
ar kādu izmantoju, vismaz es, pētot garīgu pieredzi, piemēram, savu vai to cilvēku, kas pie manis nāk. Kā tiek pētīts priekšmets? Jāsaka, ka pastāv ļoti daudz metožu, bet es izmantoju Ljubljanas skolas metodi, ja, jo tā ir mana pirmā pieredze ar garīgas dzīves teoloģiju, jo gan magistra darbu es biju rakstījis tur, un no tā laika es esmu iedziļinājies šajā tematikā. Protams, ka licenciātu es jau rakstīju Romā, bet doktorātu Varšavā, bet tieši Ljubljanas skola man ir vistuvāka manai sirdī. Un Ljubljanas metodoloģija ir vistuvāka, un tāpēc arī tieši šo metodi es mācu. Šī metode balstās uz tādām divām kājām. Personalistiskas pieejas un fenomenoloģiskas pieejas. Paskaidrošu ļoti vienkārši. Ņemot vērā tādu personalistisku pieeju, kas ir ļoti populāra tagad vispār teoloģijā, jāsaka tā, kad mēs pētam kaut ko, mēs nevaram pētīt garīgu pieredzi kā kaut kādu mehānismu. Jo gan Dievs ir persona, gan cilvēks ir persona. Un abas divas personas ir neatkartojamas. Līdz ar to, kaut arī es tikko pateicu, ka ir kaut kādas kopīgas vadlīnijas, bet īstenībā katra pieredze patiešām ir neatkartojama. Ja, varbūt kopīgas vadlīnijas mēs varam saskaņā ar trafarētu šo pieredzi verificēt, vai tā ir no Dieva, vai tā nav no Dieva, bet ļoti svarīgi un precīzi jāpasaka, ka katra pieredze ir individuāla, un tāpēc uzreiz gribu pateikt, nekad nemēģiniet savu garīgu pieredzi salīdzināt ar citiem, jo bieži gadās, ka cilvēks palasa svēto dzīves aprakstus, it īpaši tādus legendārus, un pēc tam saka, kur tā man līdz tādai garīgai pieredzei, ja, es jau tā nevarēšu kā viņš, ja, un viss. Ja, un tagad cilvēks saka, svētums tas ir priekš izvēlētājiem. Tas nav taisnība, jo katra pieredze ir specifiska, katra pieredze ir individuāla. Un tieši šī pirmā pieeja ļoti svarīga, ka verificējot katru pieredzi, mēs vienmēr ņemam vērā, ka katrs cilvēks ir individuāls. Un arī, ka Dievs ir persona un ļoti kreatīvs. Un otra lieta, tas ir fenomenoloģiska pieeja. Ko nozīmē šī fenomenoloģiska pieeja? Edmunds Husserls, bija tas filozofs, mēģināja, un šeit, ja kāds ļoti interesēs par svēto Edītu Štainu, par svēto Terēzi Benediktu no Krusta, viņa tieši Husserla mācekle, viņa ļoti labi šo fenomenoloģisku pieeju apguva. Šeit ir tagad ļoti vienkāršošu, bet šī pieeja ir tāda. Ja ir kaut kāds fenomens, ja, piemēram, kāds saka, man parādījies Dievmāte, vai lasot lūgšanu Tēvs mūsu, es piedzīvoju svētā gara klātbūtni. Man jāizklausa viss, ko šis cilvēks pateiks. Bez jebkādas iepriekšējas verifikācijas, bez jebkādiem, kā tas būtu latviski pareizi, stereotipiem. Ja, vienkārši jāpieņem, ka cilvēks to tā ir piedzīvojis un tā to apraksta. Vēlākos posmos, līdz par to pateikšu, jau notiek zināma verifikācija, bet pirmā sastapšanās ir vienmēr bez tādas prejudicio, ja ir tāds itāļu vārds, kas man ļoti patīk. Tas nozīmē, ka es gribu izklausīt tevi visu, nespriežot pirms laika. Ja, bez kaut kādas spriešanas pirms laika, tā varētu to pateikt. Un tagad tikai pēc tam, kad es ņemu vērā, ka cilvēks piedzīvoja svētā gara klātbūtni, kā viņš to saka, kad viņš to visu aprakstīs, ja, sīkumos, ja, visu, ko viņš gribēja atcerēties. Notiek otra fāze, notiek šīs pieredzes verifikācija un objektivizācija Dieva atklāsmes un baznīcas mācības gaismā. Un tikai šajā fāzē notiek salasītā materiāla izvērtēšana. Pateiksim tā vienkāršāk. Iedomāsimies, paņemsim to par svēto gara pieredzi, ja? Lai ir tas piemērs. Kāds atnāk pie priestera, kuru bīskaps nozīmēja verificēt, un viņš saka tā, es piedzīvoju svētā gara klātbūtni, un man ir tāda iedvesme, ka man jālūdzās rožakronis uz ceļiem, uz baznīcas pakāpieniem. Ja? Un kaut arī lietus, sniegs, silti vai augstumi, ja, man tur jāstāv un ceļiem jābūt plikiem, jāstāv uz akmens. Ja, okay.
Nu, tagad es, protams, izdomāju situāciju, jo viņam ir tāda iedvesma, viņam svētais gars to ir pačukstējis ausī. Pirmais, kas ir jāņem vērā, ņemot vērā personalistisko pieeju, tas ir tas, ka viņš patiešām var ticēt, ka tas ir noticis. Viņš patiešām var to tā uztvert. Arī šim cilvēkam ir savi stereotipi savā dzīvē. Arī šis cilvēks ir lasījis kaut kādu literatūru, ja, un jāpaprasa, kādu viņš ir lasījis. Arī viņam izveidojas kaut kāds pasaules redzējums, nu, kas varbūt arī brīžiem dīvains, ja, jo īstenībā dīvaini cilvēki ir visi, ja, katram no mums ir savs pasaules redzējums. Bet mēs pieejam pie viņa kā pie personas, kura ir vienkārši, nu, izveidojusies tāda, ja, ar savam brūcēm, ar savam kļūdām, ar savam muļķīgām rīcībām, ar savam gudram rīcībām un tā tālāk. Bet mēs viņu izklausām. Un ņemot vērā šo fenomenoloģisku pieeju, mēs pieņēmam, ka šis cilvēks var pastāstīt visu. Mēs viņu netiesāsim, mēs viņam nepateiksim, tu melo. Mēs nesēdēsim un neteiksim, nu ko tu par muļķības man te stāsti. Ja? Mēs izklausām pilnīgi visu, lai gūtu pilnu priekšstatu par to, ko šis cilvēks gribēja pateikt. Un šeit ir viena ļoti svarīga lieta, kura jāņem vērā. Mēs nekad nevaram verificēt pašu pieredzi. Mēs varam verificēt tikai to, ko cilvēks stāsta par šo pieredzi. Ja, tas ir tāpat, ka tiesā neviens no tiesas dalībniekiem, varbūt tikai noziedznieks un daži liecinieki, ir bijuši nozieguma vietā. Jā, bet pats tiesnesis, advokāts, prokurors nav bijuši. Un viņi vērtē nevis pašu viņu pieredzi, ja, ka viņi ir bijuši nozieguma vietā, bet viņi verificē to, ko cilvēki pastāstīs par šo pieredzi. Viņi var melot, viņi var kaut ko neatcerēties, viņi var kļūdīties un tā tālāk. Un tiesā īstenībā svarīgākais ir nevis tas, kas ir noticis, bet mēģinājums tikt pie skaidrības, un svarīgi ir tas, ko var pierādīt. Jo noteikti tiesā gadās arī, ka noziedznieki tiek atlaisti brīvībā, jo nav iespējams pierādīt. Var gadīties, ka arī netaisnīgi apsūdzēti cilvēki tiek iespundēti cietumā, jo izdevās ar viltus liecībām pierādīt to, ko viņi nav darījuši un tā tālāk. Un šeit jāņem vērā šī kļūda un jāņem vērā šīs kļūdas iespējamība, ka mēs nekad nevaram zināt, kas notika ar cilvēku. Mēs varam verificēt tikai to, ko viņš ir pateicis. Ja, mēs varam verificēt viņa pieredzi tikai no viņa vārdiem. Ja, un tāpēc šeit ir tā plaisa, ja, kurā nav aizberama. Ja, šī plaisa starp viņa pieredzi un starp to, ko viņš stāsta. Tieši tāpēc ir šī personalistiska un fenomenologiska, jau mēle man aizkeras, tas nozīmē, ka smadzenes man jau ir piekusušas, bet nu mēģināsim. Šī fenomenologiska pieeja un personalistiska pieeja palīdz mums vismaz ņemt vērā šo plaisu starp cilvēka pieredzi un to, ko viņš stāsta par šo pieredzi. Un, protams, var gadīties, ka ielīdīs kaut kāda kļūda. Var gadīties, ka mēs nevarēsim saprast visu pareizi. Ja? Tā ir taisnība. Ja? Un šeit paliek tikai atkal ticības elements. Ja? Bet katrā ziņā otrais solis, to, ko cilvēks pastāsta par savu pieredzi, tas tiek verificēts saskaņā ar veselīgo prātu, saskaņā ar baznīcas tradīciju un svētiem rakstiem. Un iedomāsimies, ka tagad šo piemēru, ko es tikko minēju, kad cilvēks iedomājas, ka viņš lūksies uz baznīcas pakāpieniem ārā un ceļiem jābūt plikiem, un viņš lūksies par to, iedomāsimies, lai bīskaps salauž kāju. Ja? Tā, paņemsim drastiskāk. Ja? Ceru, ka neviens no bīskapiem neapvainosies, ja viņi to dzirdēs. Bet iedomāsimies, ka cilvēks saka, ka viņam ir tāda iedvesma. Un tagad mēs mēģināsim šo pieredzi verificēt. Vai Dievs varētu vēlēt kaut ko ļaunu? Vai atklāt kaut ko ļaunu? Nu, lai kāds salauž kāju, lai kādam notiktu kaut kāda nelaime, nu noteikti ne. Un šeit jau pirmā sarkana lampiņa. Otrais. Lūgties uz plikiem akmeņiem, ar plikiem ceļiem un tā tālāk, bet veselīgais saprāts pateiks tā, ka 20 gadu augstumā, ja noskaitīsi rožu kroni, stāvot plikām kājām uz akmens, uz baznīcas pakāpieniem, ja, nu visticamāk, ka var saslimt, ja, un var saslimt ļoti nopietni. Vai Dievs vēlēsies, lai cilvēks speciāli darītu pāri savam organismam? Nu, šeit ir otra sarkana lampiņa.
Un mēs varam tādu sarkano lampiņu iededzināt diezgan daudz, veselu girlandu uztaisīt, ja mēs mēģināsim šo manis izdomāto piemēru, protams, kaut kādā veidā verificēt, jā. Bet es tev parādu tikai kā piemēru, lai parādītu, kā tas notiek. Var gadīties tā, ka cilvēks pasaka tā, kā man parādījies Dievmāte, jā, paņemsim Svētās Bernadetes Subiru pieredzi, jo viņai vairākas reizes parādījies Dievmāte, jā, tā paramistiska pieredze, par to mēs runāsim jau pēdējās lekcijās, bet iedomāsimies un atcerēsimies drīzāk, ka viņa stāsta, ka viņai parādījies Dievmāte, un kad viņa pajautāja, kas tu tāda esi, tā parādība, vai tā Dievmāte pateikt, es esmu bezvainīga ieņemšana. Ja? Un tagad mēs mēģināsim vai mēģinājam šo pieredzi verificēt. Tieši īsi pirms tam tika pieņemta dogma par Marijas bezvainīgu ieņemšanu. Vai Bernadete Subiru varēja zināt, ka viņa ir bezvainīgi ieņemta? Nu, varēja zināt, jo 8. decembris, kā bezvainīgas ieņemšanas svētki, jau pastāvēja diezgan ilgi, jau gadsimtiem. Ja? Līdz ar to, kaut arī nebija dogmas, bet bija svētki. Ja? Protams, ar šo jautājumu, par šo teoloģisko kvestiju, ar šo teoloģisku jautājumu varēja diskutēt līdz dogmas pieņemšanai. Vai Dievmāte pateica viņai kaut ko bezjēdzīgu? Nu, nepateica. Vai viņa bija vienkārša? Nu, bija. Ja. Vai viņa lūdza kaut ko ļaunu? Nu, nelūdza. Ja. Vai Bernadetes Subiru personībā tas veicināja kaut kādas izmaiņas uz labo? Nu, ņemot vērā tā laika psiholoģijas zināšanas, jeb to, ko cilvēki zināja par psiholoģiju. Psiholoģija, kā zinātne, viņas dzīves laikā vēl nepastāvēja kā tāda, vai tikai bija tikko veidojās, nu tad pateiksim, ka jā. Ja. Un tagad mēs varam pateikt, ka visticamāk Bernadetes Subiru pieredze varētu būt no Dieva. Īstenībā jāpasaka skaidri, ka baznīcā, izņemot apustuļu pieredzi, ja, neviena cita pieredze netiek absolutizēta. Ja tas, ko Kristus atklāja apustuļiem, ja, un faktiski atklāts svētajos rakstos, tas ir norma normans non normata, runājot latiņu valodā, tas ir norma, kurā veido citas normas, bet pati šī norma netiek normēta, ja, runājot varbūt mazliet sarežģīti. Apustuļu pieredze ir objektīva, teoloģiski objektīva, mēs pieņemam to ar ticību. Katra nākošā pieredze viņa nav objektīva 100%. Viņa var būt tuvu objektīvismam, viņa var būt tuvu apustuļu pieredzei, mēs varam pieņemt, kā šī pieredze varēja būt no Dieva, bet nevienam nav pienākuma tam ticēt. Un tieši tāpēc privātas atklāsmes, viņas nav iekļautas baznīcas ticības depozītā. Ja kāds tic, ka Dievmāte parādījies Bernadetei Subiru Lurdā, nu tad ok, var ticēt. Ja kāds netic, nav grēks. Ja, var neticēt, ja, var būt kāda cita vairāk racionālāka pieeja, racionalistiska pieeja. Un tas ir pieļaujams baznīcas tradīcijā. Lūdzu, nemetiet akmeņus tajos cilvēkos, kuri tam netic. Ja. Katrā ziņā visas pārējās pieredzes, kuras nav no vairs nav apustuļu pieredze, viņas ir visticamāk tuvu Dievam vai visticamāk tālu no Dieva. Un šeit es gribu pabrīdināt arī par vienu lietu, kas man šķiet ļoti svarīga. Tas ir tāda iedvesme, lai jums to pateiktu. Jūs varat iebilst, protams, ka ok, bet ja baznīca kļūdīsies, verificējot kādu cilvēka pieredzi, un tas noteikti ir gadījies nevienu reizi, un noteikti gadīsies nevienu reizi, un tā tālāk. Vai gadījumā nebūs tā, ka mēs cīnāmies pret Dievu? Un visbiežāk rodas tāda Gamaliela gudrība, jā, tad atstājiet, lai ja tas ir no Dieva, tas izdzīvos, ja tas nav no Dieva, tas arī aizies nebūtībā. Ja, faktiski Gamaliels tas ir pirmais, kas pasludināja evolucionisma teoriju, pats to nezinot, bet teoloģiskā līmenī. Bet šeit ir tā lieta, ka ja gadījumā gadīsies, kā šī pieredze, kaut arī autentiski nāk no Dieva, bet netika baznīcas atzīta, tas nenozīmē, ka viņa nenospēlēs savu lomu. Jo varbūt arī viņa visai baznīcai nav nemaz vajadzīga. Varbūt viņa ir vajadzīga tieši šim cilvēkam viņa personīgai garīgai dzīvē. Un viņš būs Dievam par to pateicīgs. Viņam tas kalpos izaugsmei, kalpos dziļākai personības integrācijai,
bet arī varbūt citiem tas nav vajadzīgs. Ļoti labs piemērs tas ir Svētās Faustīnas dienas grāmata. Nezinu, vai jūs zinat vai nē, bet savā laikā Faustīnas dienas grāmata bija uz aizliegto grāmatu indeksa saucamā, jo baznīcā līdz Otrajam Vatikāna koncilam pastāvēja tāds grāmatu saraksts, kurus nav ieteicams vismaz lasīt arī kristiešiem, jo teologi palasīja un uzskatīja, ka viņi neatbilst ortodoksijai. Un Svētās Faustīnas grāmata, faktiski mēs varētu teikt, ka viņa bija aizliegta. Ja. Un tikai pēc gadiem Jānis Pāvils II atļauj, lai šis Dieva žēlsirdības kults tiktu izplatīts, un mēs redzam šodien, ka Svētās Faustīnas garīga dienas grāmata ir viena no lasītākām grāmatām katoliskajā pasaulē. Neteikšu, ka lasītāka, bet viena no lasītākām. Ja, un tagad mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc nevarēja agrāk? Ja. Šeit atkal mēs balstamies uz Dieva providences un skaidri jāpasaka, ka varbūt Dieva plānā bija to izdarīt pa savam. Varbūt viņš to atklāja Svētai Faustīnai tam dēļ, lai tas kalpotu nākošām paudzēm, nevis viņas paudzei. Jo varbūt viņas paudzei bija vajadzīgs pilnīgi kaut kas cits. Tā kā Dieva ceļi patiešām nav izdibinami, un es aicinu būt tādiem, kas ļauj Dievam būt Dievam, kas uzticās viņam arī šajos laikos, arī šādos gadījumos, kad šķiet, ka mēs zinām labāk nekā citi. Vai tiešām labāk? Ja. Ok, redziet, tā jau sanāk, ka es esmu pieradis pie pusotras akademiskas stundas, un es domāju, ka uz nākotni mēs mēģināsim strādāt ar jums pusotru stundu. Ja, jo man palika vēl viena tēma, kas būtu jāpaskaidro. Pēdējā lieta, par ko mēs parunāsim šodien, un tad es mēģināšu atbildēt uz jautājumiem, ja tādi parādīsies, kādi ir garīgas dzīves teoloģijas avoti. Tajos materiālos, ja jūs gribēsiet, es jums to nosūtīšu linku, lai es varētu leju pielādēt šo materiālu. Ir tādas 3 ailītes, diemžēl no telefona es neesmu spējīgs translēt, jūs redzat šeit 3 tādu tabuliņu, kur ir 3 stabiņi. Un iziesim cauri tiem visiem 3 stabiņiem. No kurienes garīgas dzīves teoloģija vispār smeļ informāciju, smeļ materiālus, pie kā strādāt. Pirmajā stabiņā, šajā tabuliņā, ir kopīgi teksti visai teoloģijai. Un, protams, ka pirmais un normējošs visu teksts tie ir svētie raksti. Svētie raksti tas ir teksts, uz kura mēs balstamies, no kuras mēs smeļam visu mūsu teoloģiju, visas mūsu teoloģiskas koncepcijas. Nākošais tas ir baznīcas tradīcija un maģistērijas. Tas ir baznīcas tēvu darbi, dogmas, koncilu dokumenti, katehisms, pāvestu dokumenti, klosteru regulas, kanonizāciju, dekrēti, teoloģijas darbi un tā tālāk. Un īstenībā pie šiem kopīgas visai teoloģija avotiem pieder arī šī mana grāmata, ko es biju uzrakstījis, un arī šie skripti pieder tieši pie šo avotu, jau smadzenes tiešām piekusa, pie šo avotu klāsta. Ja, tā kā arī tā varbūt mazliet mazāk skromnā, varētu pateikt, ka šī grāmata arī pieder. Ok, otrais avotu klāsts, tas ir specifiski avoti, kas tiek verificēti. Pirmie, tie ir tiešie neformālie avoti. Tas ir tas materiāls, uz kura strādā vai kuru verificē garīgas dzīves teoloģijā. Tie ir individuālie, piemēram, autobiogrāfijas, atmiņas, pieraksti, dienas grāmatas, korespondence, intervijas, lūkšanas, pārdomas, zīmējumi, esejas, dzēja un tā tālāk un tā tālāk. Kā es jau teicu, atkārtošu, ka mums nav pieejas pie paša cilvēka pieredzes, pie tā, kas notika viņa galvā un sirdī, pie tā, kas notika viņa cilvēcības būtībā, vai faktiski pie tā, kas notika viņa dvēselē. Mums ir tikai tas, ko cilvēks izpauda. Ja, un tieši tie neformālie avoti, tiešie neformālie avoti, tas ir tas, ko cilvēks izpauda, runājot par savu garīgu pieredzi. Bet ir arī tā saucamie netiešie formālie avoti, respektīvi tas ir neformālo avotu sistematizācija.
Tie varētu būt kaut kādi apraksti, vēsturiskie, biogrāfijas, jā, un tā tālāk. Un arī, protams, varbūt sistematizētie avoti. Jā, piemēram, kāds varētu uzrakstīt tādu monogrāfiju par Svētā Jāņa no Krusta garīgu pieredzi, vai kāds varētu uzrakstīt monogrāfiju par 3 attīstīšanas posmiem, par kuriem mēs runāsim, 3 attīrīšanas posmiem Svētās Terēzes no Avilas literatūrā, jā, mantojumā, ko viņa atstāja. Tā kā tie ir specifiskie avoti, ko izmanto teoloģija, garīgas dzīves teoloģija. To, ko mēs verificējam, un pēc tam verificēto sistematizējām. Un, protams, pastāv arī palīga avoti, jo teoloģija, kā katra zinātne, viņa nav pakarināta kaut kādā vakumā, jo tur tiešām ir, mēs izmantojam filozofiskas koncepcijas, psiholoģijas zināšanas, zināšanas no pedagoģijas, no socioloģijas, filoloģijas, vēstures formām. Došu tikai vienu piemēru. Iedomāsimies, ka kāda latgaliešu tantiņa laukos latgaliešu draudzē pēkšņi gūst svētā gara pieredzi. Okay, piekasīsimies pie tā. Viņa saka, ka es piedzīvoju svētā gara klātbūtni. Un tagad viņa stāsta to latgaliešu valodā, jo, piemēram, mūsu saimniece Veronika mūžīgai viņai mieru, viņa īstenībā runāja tikai latgaliski. Jā, viņa zināja mazliet krievu valodu, latviski viņa, protams, saprata, bet vienmēr runāja tikai un vienīgi latgaliski. Un tas bija vienīgais cilvēks, ar kuru es runāju latgaliski. Jā, jo vienkārši praktizēju valodu, līdz viņa nomira, tagad man nav ar ko. Bet katrā ziņā, viņa, iedomāsimies, ka tāda tantiņa runā tikai latgaliski. Un tagad, lai pareizi viņu saprast, man cilvēkam, kurš nerunā latgaliski labi, kaut arī saprot, man ir nepieciešama latgaliešu filologa palīdzība. Jā, ja viņa izmanto kaut kādu vārdu, ko šis vārds varētu nozīmēt? Jā, jo arī gandrīz jau katra sādžā runā pa savam mazliet, jā, jo vieni var runāt tā, citi citādāk, jā, un tā, ka latgaliski runā, nezinu, tur Balvos atšķirsies noteikti no tā, ka latgaliski runā Aglonā. Jā, un šeit ir nepieciešama filologa palīdzība. Vai, piemēram, mēs pētam kādu dienas grāmatu, jā, kāda cilvēka, kur uzskata par mistiki, un viņš kaut ko apraksta. Jā, un mums ir nepieciešamas zināšanas no vēstures jomas, jā, lai saprastu kontekstu, un tā tālāk. Tā kā garīgas dzīves teoloģija, protams, arī izmanto visas iespējamas zināšanas, ko var pasmelt arī no citām zinātnēm. Jā, un jāsaka, ka mūsdienu garīgas dzīves teoloģijā izmanto arī neirozinātņu sasniegumus. Un šeit tas varbūt kādam likties dīvaini, jā, bet pastāv arī zinātniskie raksti par to, ko cilvēks pārdzīvo meditācijas laikā, jā, un kaut arī raksts ir teoloģiskais, tā ir pilnīgi teoloģisks, bet tajā, kad es skatījos izmantota literatūra, ir arī encefalogrammas rezultāti, jā, un šo rezultātu interpretācija. Tā kā, redziet, var izmantot ļoti daudz un jāizmanto ļoti daudz citu zinātņu sasniegumus. Ok, ar to mēs mēģināsim rezumēt un pabeigt. Jā, mēs šodien ar jums bijām parunājuši par to, vai teoloģija ir zinātne, un esam tikuši pie tā, ka tā ir zinātne, bet diezgan specifiska, jo ņem vērā arī ticības pieredzi, jā, un teologs, atšķirība no reliģijas pētnieka, tas ir tas, kurš pēta reliģisko pieredzi no iekšpuses, nevis no ārpuses. Mēs ar jums bijām parunājuši par to, kas tiek pētīts garīgas dzīves teoloģijas ietvaros, un mēs to rezumējam līdz vienam teikumam, ko un kā cilvēks piedzīvo attiecībās ar Dievu. No formāla redzes punkta mēs arī ar jums parunājam par to, kā šī pieredze tiek vērtēta no teoloģiska redzes punkta, ja, pielietojot tādu šablonu, ja, un salīdzinot pieredzi jau ar šablona pieredzi un mēģinot verificēt, vai tā pieredze, kuru mēs pētam, viņa patiešām nāk no Dieva, ņemot vērā jau baznīcas pieredzi un iepriekšējo paudžu pieredzi. Mēs parunājam par metodi, kas balstās uz fenomenoloģiskas un personalistiskas pieejas, tādas divas kājas, ja, un mēs parunājam arī par posmiem, ja, kā notiek pieredzes apzināšana, jeb materiāla savākšana,
notiek šīs pieredzes verifikācija, objektivizācija, un notiek trešajā fāzē ir iespējams arī norādes un šīs pieredzes izmantošana citiem pētījumiem, citiem teoloģiskiem pētījumiem. Un mēs arī parunājam ar jums, tikko runājam par avotiem. Tas ir kopīgi visai teoloģijai avoti, ir faktiski svētie raksti un baznīcas tradīcija, specifiskie avoti, tas nozīmē visu to, ko cilvēks izpauž par savu pieredzi, un pēc tam, kā citi sintezē šo pieredzi, un mēs tikko arī bijām parunājuši par to, kā tiek izmantoti sasniegumi arī no citām zinātnēm – filozofijas, psiholoģijas, pedagoģijas, socioloģijas, filoloģijas, vēstures un tā tālāk. Ok, ar šo es gribu noslēgt šo savu lekciju. Es ļoti ceru, ka tas nebija pārāk sarežģīti, ja būs pārāk sarežģīti arī mēģināšu to darīt vienkāršāk, bet man šķiet, ka vienkāršāk nav iespējams. Ja? Seminaristiem var būt mazliet grūtāk, jums mazliet vienkāršāk, un ja gadījumā ir kaut kādi jautājumi, ja viņi šeit parādīsies, jūs varat mēģināt uzrakstīt, došu jums pāris minūtes, bet kamēr jūs mēģināt uzrakstīt vienu otru jautājumu, es gribu jums tikai pateikt, ka nākošreiz mēs redzēsimies ar jums pēc 2 nedēļām, un mēģināsim šīs lekcijas vadīt ceturtdienās. Vienu nedēļu būs latviešu valodā, un es ar latviešu valodu arī sāku, ik pēc nedēļas būs arī krievu valodā, tai katoļu daļai, kas gribētu, kuriem vieglāk būtu saprast arī to krieviski, jo mūs skatās ne tikai no Latvijas, bet arī no citām valstīm. Un mēģināsim pie šī tempa kaut kāda veida pierast. Vienīgais, ka dažreiz var gadīties, ka es nevarēšu ceturtdien, bet tas jau būs zināms iepriekš, un anonsos un arī sludinājumos es to paziņošu, jo dažreiz nāksies arī to darīt varbūt svētdienās, jo man būs 2 izbraukumi oktobrī un novembrī, kad es nevarēšu būt uz vietas un es būšu šajā laikā ceļā, tāpēc no vilciena translēt arī būs diezgan tā kā pagrūti priekš manis un apkārtējiem, bet kopumā mēģināsim pieturēties tieši pie šī laika. Ja. Es skatos, ka nekas netiek rakstīts. Ja gadījumā jautājumu nav, tad parasti to nav 2 iemeslu dēļ, kad viss ir skaidrs vai nekas nav skaidrs. Es ceru, ka mūsu gadījumā tas ir tas pirmais. Ko, dargi draugi, mēs tādā gadījumā ar jums noslēgsim. Nostrādājam ar jums gandrīz pilnus akademiskus 2 stundas, un laikam es tā pagarīčilся mazliet, ka pateicu, ka pa 45 minūtēm būs iespējams. Nē, tomēr nav iespējams pa 45 minūtēm visu ietvert. Bet katrā ziņā noteikti, ja būs kaut kādi jautājumi, tad rakstiet, mēģināsim kaut kādā veidā šos jautājumus. Piedodiet, mēģināsim uz šiem jautājumiem atbildēt. Tad, darbie draugi, redzēsimies ar jums pēc 2 nedēļām latviešu valodā lekcijās, bet ar tiem, kas skatās krievu valodā, mēs redzēsimies jau nākošu nedēļu. Gribu tikai pateikt, ka šajā akademiskajā gadā šo lekciju es vēl neesmu lasījis studentiem. Jūs esat faktiski pirmie, kas šajā akademiskajā gadā skatāties šo lekciju. Mēģināsim arī pieturēties tā, ka latviešu grupa ies mazliet pa priekšu seminaristiem, un krievu grupa ies mazliet aiz viņiem. Tad visu labu jums vakaru un redzēsimies pēc 2 nedēļām. Čau!